par slimībām. Ja? Esat pamanījuši, ka pēdējā laikā ļoti daudzi slimo, ja? ar dažādiem, teiksim, iesnas klepus. Tas jau tāds tradicionālais ir jau šāds laiks, ne īsti augsts, ne īsti silts, kaut kas krīt no gaisa, un cilvēki vienkārši sāk slimot. Ja? Tikmēr, kamēr tās baktērijas nav augstums mīnusi uznākuši, tās baktērijas vēl visas nav izsalušas, tāpēc arī tā ir cilvēkiem, kam ir sliktāka imunitāte, vienkārši viņiem pieķerās. Ja. Un ko tad es daru tādā gadījumā? Vienā video, paskatieties profilā, es jau stāstīju, ka ja galīgi nekā mājās nav, tad ņemiet sodu. Ja. Tad soda ir vienīgais, kam ir obligāti jābūt mājās. Ja. Taču tas nav tāds, kādreiz viņš likās, ka bija tāds efektīvs līdzeklis, ja, taču, varbūt man tikai tā liekas, tāpēc, ka es esmu atradis kaut ko efektīvāku. Un tagad es izmantoju vienkārši savādāku, jo es esmu atradis kaut ko savādāku. Ja. Mums ir ļoti labs produkts. Ja. Antioksidants, ļoti spēcīgs antioksidants, kuru vajag šķīdināt siltā ūdenī, un tādu dzert iekšā ik pēc 4 stundām. Ja? Un tad viņš to organisma tādu imunitāti sapurina, ja? un tā kā, lai uzņem apgriezienus, lai spēj turēties pretī. Ja? Kas ir ļoti labi, ļoti C vitamīns. Arī C vitamīns, ja? Ļoti labi. Es viņus glabāju mājās ar tādiem gadījumiem. Ja? Es viņus nedzeru visu laiku, vienkārši man viņi glabājās mājās, tāpēc, ka ja gadījumā ir tādi gadījumi. Protams, omegas, tas ir obligāti vajadzīgs arī organismam, visam, kam, omegas jau vispārībā mēs varam visu laiku lietot. Ja. Tad kas vēl? Selēns, jo selēns ir tas minerāls, kas tā kā karavadonis, viņš saņem visu mūsu imunitāti, visus karēvis imunitātes saņem visus vienā barā un dodas virzienā tur, kur organismā ir kaut kāda kaite, kaut kas, un viņš iet imunitāti to ved uz turieni tieši tajā brīdī, viņam ir tur, kur ir vajadzīga palīdzība. Un, protams, ja gadījumā galvas sāpes, ja, galvas sāpēm, ja gadījumā vajag, bet viņi nav visu laiku visi jādzer. Bet šis antioksidants to tad riktīgi vajag dot iekšā. Tādā veidā mēs cīnos un es arī savējos faktiski kā kaut kas kaut kam, tad es uzreiz sagrūžu iekšā un tad ir tā, ka imunitāte sastiprinās, ja, saņemās un tad ātri tiekam cauri visam. Tā kā, ja interesē, kā uzturēt savu imunitāti, kā ar dabīgus līdzekļus, ja, var izmantot veselībā savā, ja, lai šādos, teiksim, visādos gripas un vīrusu laikos, lai varētu turēties pretī visam. Ja tev interesē, spied sirsniņu, piesako man un raksti komentārā. Veselība! Un es ar tevi sazināšos un izstāstīšu, kas tie tādi ir un kā viņus lietot, jo katram jau ir sava lietošanas tāda metode. Ja, tā kā turamies! Un esam veseli.